Izglītības domnīca. Diskusijas par aktuālo izglītības nozarē kopā ar Edgaru Čerkovski. Podcastu piedāvā Panākumu Univers sadarbībā ar Rīgas tālmācības vidusskolu. Sveicināti, cienījamie Panākumu Univers un Izglītības domnīcas klausītāji, skatītāji. Man ir patiesa prieks atklāt jau vienu no mūsu kārtējām epizodēm Izglītības domnīcā, kur mēs runājam par aktuāliem jautājumiem izglītībā. Mūsu mērķa autori ir studenti, skolēni, pasniedzēji, skolotāji, skolēni, visi, kas nu mēs esam, šis lielais, var tā teikt, sarunu valodā izglītības cehs un darbnīca. Un šodien mums ir tiešām ļoti interesanta tēma. Paldies arī Jeļenai par šīs tēmas inicēšanu. Podkāsta nosaukums Par ko jūsu bērnam darbā maksā algu un vai viņš ir darbam derīgs? Šis vārds derīgs ļoti interesants un mēģināsim saprast, ko tad nozīmē šis jauniešu derīgums mūsdienu darba tirgu, jo ekonomikā patiešām ir termins derīgums, ar ko izsaka gan pieprasījumu, gan piedāvājumu un vēlmi konkrēto preci vai pakalpojumu iegādāties. Un no ekonomiskās teorijas tas diezgan interesants iet kopā ar attiecīgi jauniešu derīgumu caur kompetencijām un zināšanām. Un šodien pie mums uz sarunu ir uzaicināti šīs jomas speciālisti. Vēlos stādīt priekšā Jeļenu Mitričevu, Latvijas Sociālo pedagoģu asociācijas biedri un sākuma skolas skolotāju. Un arī Annu Saltikovu, uzņēmēju, juristi, lektori, publikāciju, studiju programmu, semināru un treniņu programmu autori. Un mēs uzaicinājām Annu, jo patiešām jūs šai tēmai atbilstat gan kā darba devējs. Jūs esat uzņēmēji un attiecīgi jūs esat valdes locekli gan ekonomikas kultūras augstskolā valdes priekšsēdētāji, gan arī Alberta koledžā valdes locekli. Pareizi, ja? Jā. Un attiecīgi arī viss tā informācija, kas par jums ir pieejama, gan jūs darbojaties LTRK, gan visur citur, tā visa jūsu darbība ir saistīta gan ar mācīšanu, gan ar uzņēmēju darbību. Tieši tā. Un spriežot arī pēc sociālajiem tīkliem, jūs pēdējā laikā radat satura augstu pievienotu vērtību ar mērķi attīstīt jauniešos arī uzņēmējdarbības prasmes, daloties pieredzē, kā jūs attīstījāt uzņēmumu. Pareizi? Paldies! Jā, pagodināta dzirdēt šādus vārdus, protams. Jā, jāsaspiest, ja pamēģināt saspiest līdz 2 vārdiem, es teiktu, jā, uzņēmēja, augstākas izglītības eksperte. Jā, un tas arī bija viens no attiecīgi iemesliem, kāpēc mēs arī jūs uzaicinājām. Nu ko, mēģināsim saprast, kas tad īsti ir šis derīgums, un šī saruna virzīsies no skolas caur augstskolu līdz darba devējiem, un beigās nonāksim jau arī līdz valsts ekonomikai. Pirmais jautājums Jeļenai. Kā tad jūs raksturotu mūsdienu skolēnu? Kāda ir situācija, kāda ir viņu motivācija, un vai skolēns jau skolā saprot, ka pēc skolas beigšanas kaut kas būs jādara, un kas būs jādara? Kā jau katrā paudze visos laikos, bērni ir ļoti dažādi. Ir tādi ārkārtīgi talantīgi bērni, un mūsu skolas koris ir taisnītam pierādījums, kā mūsu kori dzied bērni ar valodas traucējumiem. Tas ir kaut kas fantastisks. Un ir bērni tādi svētās dvēseles, es viņus saucu, kuri ir ļoti ieinteresēti, kuri visu izdara, kuri tā pārdzīvo, un viņš ir tik izpalīdzīgs un tik jauks, un tu tā skaties uz viņu domā, tiešām, kā tu tāds vispār vari gadīties, kosta un vecāki tikpat jauki un sirsnīgi. Un ir vienkārši bērni, kuriem tāds vidējā līmeņa, kur ir labi, pozitīvi, bet cik viņš var, tik viņš var, un viņš jau cenšas savu iespēju līmeni un robežās. Bet arvien vairāk parādās bērni, kuriem nekas neinteresē, kuri neko negrib darīt. Viņam vienalga, 4nieks ir tur kaut kādā priekšmetā arī labi, un viņam tā apkārtējā realitāte un viss viņu intereses un runa ir saistīts ar sociāliem tīkliem, ar blogeriem, youtuberiem un ar visu kaut ko un kaut ko. Un tas mani kā skolotāju dara bēdīgu, jo ne viņš var izteikt savu domu, pamatot un kaut ko izspriest. Ne viņam tā latviešu valoda ir attīstīta. Ne viņš tiešām grib kaut ko darīt. Un tad ir jautājums, kā viņš tālāk mācīsies un kāds būs tas pielietojums viņa dzīvē. Cik ir motivēti, kā kurš? Man liekas, tas ir ļoti atkarīgs no paša bērna. Un ir atkarīgs no ģimenes. Ja ģimene atbalsta un ģimene ir tāds
ļoti laba attieksme pret skolu, pret izglītību, kad ģimene izglītība ir vērtība un viņi redz to ģimenes paraugu, tad arī bērnam, ja kaut kas nesanāk, viņi tomēr ir motivēti, jo viņi saprot, ka tas ir viņa pienākums, bez tās 9 klašu izglītības tu nekur tālāk netiksi. Tātad es saprotu, ka tā galvenā doma ir tāda, ka jūs novērojat, ka jauniešiem aizvien vairāk izteikti parādās nemotivēšana, ka nav šīs motivācijas kaut ko darīt, es pareizi saprotu. Ja? Un šī problēma pēdējos gados, tā kā pēc jūsu novērojuma, ir attīstījusies, vai ne? Tā nemotivēšana nāk kopā ar prasmju pazemināšanu, ka viņam dzīvei noderīgas prasmes vairs nav. Labi, šis ļoti labs jautājums Annai, kā jūs arī kā lektori un kā izglītības eksperti, kā jūs saredzat pēdējos gados jaunieši, kad atnāk no vidusskolas, ir vairāk motivēti, mazāk motivēti? Man gribētos šo jautājumu pārnest vispār uz visu sabiedrību, jo jaunieši ir tikai daļa no tās lielas sabiedrības. Un parādīšu 2 piemērus, kas šobrīd uzreiz reflektējot, man parādījās galvā. Pirmais, tad, kad es strādāju ar studentiem, kuri jau ir augstākā izglītība iefiltrējušies un jautāju, kāpēc jūs esat šeit un ko jūs vispār gribat, tad es esmu konstatējusi, ka ir, protams, kā jūs pareizi teicat, ļoti mērķtiecīgi atnākuši izvēloties konkrētu specialitāti, zinot kādēļ un kas tālāk. Bet no vienas puses gribas teikt, diemžēl, no otras puses es teiktu, ka tas ir tas, uz ko mēs varētu fokusēties un palīdzēt viņiem. Atnākot, viņi ir demotivēti, jo viņi tiešām nesaprot, kas tālāk. Un man bija pat tāds pārsteigums, varētu būt, ka zemapziņa man tā doma bija, bet apzināti fokusā nekad. Kad ļoti daudzi jaunieši atnākot uz augstskolu, vienkārši atliek lēmumu pieņemšanu. Un viņi uztver to būšanu augstskola, ka iespēju vēl pāris gadus nelemt, kas tālāk. Tas tā kā skolas turpinājums sanāk viņiem. Atsēdēšana. Jā. Un tāpēc arī nav tas motivācijas un nav tas intereses. Un pieņemsim arī ekonomikas un kultūras augstskolu, tas, ko mēs šobrīd ļoti aktīvi daram un mēģinam iedvesmot mūsu personālu, jo mēs esam pateikuši, ka mūsu misija ir iedvesmot jauniešus dzīvot savu sapņu dzīvi. Tiešām iedvesmot. Un tad, kad es strādāju kā viens no tiem saukļiem kolektīvā, kā man sauc kolēģi, ir professional dreamer, jo arī blogā es ļoti daudz runāju tieši par sapņiem, kā virzīties uz to, lai sapņi piepildītos, un man ir motivējušie treniņi. Un tad, kad es strādāju ar studentiem, es viņiem jautāju, kas ir nepieciešams, lai jūsu sapnis varētu piepildīties? Jeļena, kas ir nepieciešams, lai jūsu sapnis varētu piepildīties? Mans sapnis aizbraukt ceļojumā uz Japānu, Ķīnu un Dienvidu Koreju varētu piepildīties. Man ir nepieciešami ap 10 000 eiro. Tas nozīmē, ka man jāpaņem vēl kaut kāds papildus darbs. Sponsoru man jau pavēl manos gados, es vairs neatradīšu. Bet jūs iedevat tikko vissvarīgāko, visvērtīgāko atbildi. Jūs zinat savu sapni. Es vienmēr esmu zinājusi. Un tad, kad es ar viņiem runāju, viņi man stāsta visu, ko nauda, resursi, sakari, bet bieži vien viņi aizmirst par svarīgāko. Ir vajadzīgs sapnis. Definējums, ko viņi Jā, un tad, kad tu jautā, viņi saka, sapni, es taču zinu, mēs visi esam lielie sapņotāji. Es saku, ok, šeit un tagad nosauc. Un bieži vien, labi, ja viņi var 1, 2, 3, tādu, ziniet, deguna priekšā, sakot no zābakiem, un kādam tik tiešām tā varētu būt nepieciešama vajadzība un sapnis, ja, beidzot ar gribu uz Parīzi, bet kas tālāk? Un ja mēs paskatīsimies, kāpēc es teicu, ka otra puse, ka es gribētu to projicēt uz visu sabiedrību, pavisam nesen esam izrākuši, es teiktu tā, Eiropas Savienības līmenī. Pirms gada tika veikts pētījums. Un es teiktu, pētījums atspoguļo Eiropas katastrofu, jo gandrīz pusi no Eiropas iedzīvotājiem izjūt izdegšanas, depresijas un tam līdzīgus stāvokļus. Galvenais iemesls – neizpratne par to, kas tālāk. Nesaprot to nākotni. Skaidrs, Covid, ģeopolitiska situācija, bet paskatīsimies uz mērķtiecīgiem cilvēkiem. Covid bija tikai šķēršļis un meklējums, kā jaunajos apstākļos tikt pie sava mērķa.
Bet tev vienalga ir tas redzējums un mērķis. Un, manuprāt, tas ir vērtīgākais, ko mēs varam darīt. Runāt ar tiem jauniešiem, jautāt viņam, ko tu gribi. Un tālāk tas ir milzīgs darbs ar sevi, atbildēt uz šo jautājumu. Jo tur jāpārvar gan bailes atbildēt uz šo jautājumu. Jo es varu gribēt to, kas, manuprāt, nav sasniedzams, vai ko pieņemsim neatbalstīs vecāki, vai nav pieņemts sabiedrībā, vai vienkārši no visa tā plašuma izvēlēties to vienu, uz ko fokusēties un virzīties. Jo, ja tu zini to nākotni, tad tev parādās motivācija, kāpēc tu esi šodien šeit. Ziniet, nesen redzēju filmu Slepenas figūras, tā man šķiet saucas par to, kā melnādainas sievietes NASA strādāja kā matemātiķi un viņi aprēķināja visus formulas, tur orbitas un tā tālāk. Un man ļoti patika viens moments, es pat vairākas reizes viņu tā pagrozīju priekš sevis, lai atcerētos, kad tur notiek problēmas un priekšnieks jautā, ko mēs šeit daram? Un tā matemātiķa atbild, mēs mēģinām palaist cilvēku kosmosā. Viņa neatbild, es šeit rēķinu formulas. Man te ir problēmas papīros. Ko es šeit daru? Katrs mans solītis ir vērst uz to sapņu nākotni. Un, manuprāt, tas ir tās, kā mēs varētu viņam palīdzēt. Bet, Edgar, tas man liekas cieši sasaistās ar mūsu to pirmo podcastu, kad mēs esam runājuši, ka ar daudziem bērniem ģimenē netiek jautāts, ko tu gribi. Netiek strādāts, tu jā, jau tā lieta. Un runāts vispār, jā. Un, ka izvēlēs, tā tagad būs tava izvēle, tev jāizvēlas, tā būs tava atbildība. Bet ko tu gribi pavasaru? Vai tu gribi uz nometni, vai tu gribi uz Parīzi? Kā mēs plānojam ceļojumus? Tas arī nāk no tās bērnības. Jā. Un mēs jau redzam, ka tas atkal ir ne tikai skolas, ne tikai augstskolas, bet arī ģimenes uzdevums. Jo labi skaidrs, mēs redzam, ka diezgan labus rezultātus sasniedz tie jaunieši, kuri, piemēram, iet vecāku pēdās, uzņēmējdarbībā vai attiecīgi zinātnē. Medicīnā, ja tas īpaši ir izteikts. Un man liekas, ka šeit ļoti pareizi Anna pieminēja, ka tas ir milzum liels izaicinājums augstskolām. Jo augstskolas varbūt skolās tas nav tik izteikti, bet augstskolas ir tā vieta, kas tiešām var ievirzīt jau uz konkrētu sašaurinātu jomu, pat pie nosacījuma, ja jaunietis nezina, ko viņš vēlas. Jo ekonomikas kultūras augstskolā ir diezgan arī vairākas programmas, kas ir sociālās programmas. Ja, tas kas orientējas uz sociālām zinātnēm, ja, tas nozīmē to, kas arī ir visaptverošs bloks. Bet, piemēram, tā pati vadībzinība programma, viņa jau var palīdzēt jaunietim izvēlēties gan ekonomiku, gan vadību, gan uzņēmējdarbību, daudz ko. Tikai galvenais ir redzēt tos piemērus. Kāpēc tas strādā? Es varu paskaidrot, jo es pats esmu piemērs tam. Pamatskolā un vidusskolā man negāja matemātika. Bet nevis tāpēc, ka es viņu nesapratu, es viņu negribēju mācīties, jo es īsti nezināju, priekš kam tas ir vajadzīgs. Tad, kad es nonācu augstskolā, es nonācu tādu kārtīgu pasniedzēju rokās, kur man sākās mikroekonomika, makroekonomika, finanšu matemātika. Un tad, kad man skaidri paskaidroja, kā šīs formulas var izmantot valsts ekonomikā, biznesā, uzņēmējdarbībā, man tas sāka interesēt. Un tad īpaši man padevās augstākā matemātika, jo mēs ņēmām tikai vienīgi indeksikācijas, mēs pētījām, kā ar sarežģītām formulām aprēķināt attiecīgi uzdevumus. Maģistrantūras laikā mēs jau izveidojām savu indeksu. Bet tas izdevās tikai tāpēc, ka bija pieredzējuši pasniedzēji, kas varēja patiešām motivēt, kā jūs minējāt. Ja mēs atgriežamies pie skolām, bet jūs sakat, jā, ka šī nemotivēšana un nevēlēšana kaut ko darīt tā kā pieaug. Bet ja mēs skatāmies uz notikumiem pasaulē, tomēr mācību metodes kļūst interesantākas, tehnoloģijas kļūst interesantākas. Vide, kurā mācīties, kļūst krietni labāka, nekā tā bija vairākus gadus atpakaļ. It kā visi nosacījumi ir izveidoti. Kur ir tā problēma? Kā jūs domājat, kāpēc pie šīs attīstības mēs redzam, ka tomēr tā nevēlēšanās iet uz citu pusi? Man liekas, kā jau kolēģis teica, te arī stāsts par visu sabiedrību kopumā, ka arī sabiedrībai vecākiem vairs varbūt nav tāda motivācija, kā bija mūsu paaudzes cilvēkiem, kad cilvēks grib stabilu darbu vienā darba vietā un viņš cenšas. Tagad arī pusgadu pastrādā te, un tas darba vietas var mainīt nezinu cik. Un tas pusaudzis jau to saprot, ka viņš nepatīk aiziet projām. Un
arī, redziet, mēs varam visaugstākajā līmenī aprīkot skolu, bet ja tur nav skolotāju, ja tur skolotājs strādā tā, ka viņam ir, nezinu, viņš jau ir izdedzis un viņš jau pasniedz visus, ne visus, labi, vienu priekšmetu no 1. līdz 9. klasei, un viņš jau knapi dzīvs, un ir priekšmeti, kurus aizvieto tās, kas garām gājam, tām arī iedeva aizvietot. Un tad par kādu izglītības kvalitāti mēs varam runāt. Ja es nāku aizvietot kaut kādu, es nezinu, man patīk aizvietot labi. Bet ja bērns jau jūt, ka viņam atnāks kārtējais skolotājs, kuram bērni atkal no jauna stāstīs, ko viņi ir darījuši stundā, skolotājs bērnus nepazīst, viņš novada stundu un aiziet. Jo skolai arī viņam nav resursu, cik viņam ir tie skolotāji, tik arī ir. Un tas bērns arī apjūg. Un ka viņš savā ziņā, nevienam nav vajadzīgs arī skolā. Jo stunda ir bijusi, jā. Līdz ar to nepietiek tikai ar aprīkojumu, bet vajag arī tos cilvēku resursus, bet tādus, kuri tiešām mīl tos bērnus, un tādus, kuri ar sirds dara savu darbu. Un tad tam pedagogam nav jābūt izdegušām. Viņam nav jājūtās vainīgam no tā, ka 101 sūdzība no vecākiem jau ir saņemta. Šis, starp citu, ir labs. Tagad man ļoti patīk valsts televīzijā Rīta panorāmā. No rītiem ir sižeti par izciliem zinātniekiem Latvijā. Un viņiem visiem uzdod jautājumu, kāpēc jūs esat kļuvuši tur, teiksim, par biologu vai par mediķi, kāpēc jūs, teiksim, tur tehnoloģijās. Viņi pārsvarā visi atbild. Man bija ļoti motivējošs skolotājs. Jā, man arī vēstures tas ir lielākā daļa. Man, starp citu, arī paldies arī manam, var teikt, vidusskolas skolotājam Anatoliem Smirnovam, kas arī kā ekonomikas skolotājs bija ļoti motivējošs. Labi, ja mēs atgriežamies tālāk jau pie šī gala produkta. Pie darbinieka, kurš nonāk tirgū. Mēs sapratām, ka ir problēmas, jā, bet mēs arī sapratām, ka tās var risināt. Un, teiksim, augstskola šajā gadījumā mēģina tātad šo motivāciju attīstīt. Es sapratu, ka jūs vēl esat tādā sākuma stadijā, tā kā tie rezultāti parādīsies vēl kaut kad vēlāk, vai ne? Tieši pirms nedēļas, manuprāt, es biju atnākusi pie mūsu studējušu pašpārvaldes un godīgi un atklāti ar viņiem izrunājos, ja tā var teikt. Ka es sapratu, ka kaut kādu brīdi es esmu apmaldījusies, jo tad, kad mēs runājam par to, ka mēs gribam būt labāka augstskola, mēs pirmajā vietā likam tomēr akreditācijas, reitingus un tā tālāk pēc sarakstā. Bet atgriežoties īstenībā arī pie iepriekšējā jautājuma, tās, ko mēs mainām šobrīd, pirmām kārtām sava galva un attiecīgi visas komandas galva, un tas, ko es gribētu mainīt arī pašu studējušu galva, ka šobrīd mēs liekam fokusu viņus, absolventus. Kas ir laba augstskola? Laba augstskola ir tā, kas iedod pamatu absolventiem, lai viņi varētu iziet un virzīties tālāk, nevis, ziniet, tas slikts joks, ja kad viņi absolvē, parādā diplomu un jautā, 4 gadus izstudēju un kas tālāk. Un ja agrāk es biju to uztverusi, ka kaut kādu pārmetumu jūs man tā slikti mācījāt, bet es zinu, ka mēs to darījam ļoti labi un visas profesionālas zināšanas, prasmes, iemaņas mēs esam iedevuši. Un tas fokus uz to praktisko pieredzi un fokus uz dzīvei, ne karjerai, bet dzīvei, jo tu nevari veidot karjeru, ja tu nesaproti, ko tu gribi sasniegt dzīvē. Un attiecīgi likt tagad to visu kopā, lai palīdzētu viņam absolvējot, zināt atbildi uz to, kas tālāk, ko es tālāk darīšu ar šo diplomu. Un man šķiet, tev varbūt jebkāds aprikojums, metodoloģijas, bet ja tu aizmirsti, ka tu esi atnācis nevis dēļ tā, lai novadītu lekciju procesa dēļ, bet tu esi atnācis dēļ tā, lai pieņemsim, viņš dzīvotu savu sapņu dzīvi dēļ tā rezultāta un visu laiku fokusējas un skaties uz to rezultātu, tad es domāju, ka arī mainītos tā situācija. Piekrītu. Jā, tas ir tas, ko es arī vairāk kārtīgi esmu teicis, ka pasniedzējiem ir jāsaprot, ka viņi nevada lekcijas. Viņi vada studiju kursu, un šī studiju kursa ietvarā ir jāizmanto visi instrumenti, lai studējošais sasniedz tos rezultātus, kas ir studiju kursa
aprakstā. Tas ir ļoti līdzīgi, kā, piemēram, ja mēs atkal runājam par augstskolu, kāpēc mani vienmēr uztrauc, kad man ir jāvada zinātniskie darbi studentiem. Ja? Tas taču ir interesanti. Jā, bet es pateikšu, kas tā ir par milzumu lielu atbildību. Jo ir tāds vārds, teiksim, bakalaura darba vadītājs. Tas nozīmē to, ja esmu vadītājs, uz mani attiec visas 4 funkcijas. Motivēt, kontrolēt, plānot, organizēt un tā tālāk. Ja, tas atkal ir milzumu liels darbs un tā. Jā, jūs pieminējāt absolventus. Bet tiešām mājaslapā ir pieejama diezgan daudz arī informācija par tiešām godu absolventiem, kas ir pabeiguši augstskolu. Plus vēl es zinu, ka jums ļoti daudzi mācību spēki ir arī bijuši absolventi. Un mēs varam minēt ļoti daudz piemērus, un es tai skaitā, kas arī nav kā reklāma, bet ir vispār pieņemts fakts. Kad jūs, tas nākošais jautājums būs jau saistīts uz darba tirgu. Kad jūs kļuvāt par uzņēmēju? 11. klasē. 11. klasē. Savos sapņos. Kad jūs uzņēmāt pirmo darbinieku? Pirmo darbinieku es uzņēmu būdamā 1. kursa universitātē. Man tiešām bija tajā laikā, tie 90. gadi, otra puse, un bija ļoti tāda izplatīta darba tirgi, un vecākas paudzes cilvēki noteikti atceras tos gada tirgus. Un tur bija tas točkas. Un man viena tāda bija maziņa, ar parfumēriju un kosmetiku, un man tur bija viens vienīgais darbinieks, ar kuru kopā mēs mainoties strādājam, bet priecīgi darbiniece. Mana bijusi klases biedrene, kas principā ļoti atbalstīja un palīdzēja to visu darīt. Līdz ar to, cik man bija 19 gadi. Tas ir aptuveni 90. gadu beigas. Var atrolēt. Jā, 96. varētu būt gads. Un tagad, cik cilvēkiem jūs esat darba devēji? Es precīzi neesmu rēķinājusi. Ja mēs paņemsim visus 3 uzņēmumus, kuras esmu kā līdzipašniece, tad kāda 300. 300. Ņemot vērā to, ka tā ir specifika, jo jums jau 2 augstākas izglītības iestādes un 1 ir ar medicīnu saistīts. Bet, principā, šobrīd mums ir nedaudz ražošana, nedaudz mazumtirdzniecība, nedaudz vairumtirdzniecība, pakalpojumu sniegšana. Es saku, internetu veikalu esam atveruši. Kas vēl eksistē, kas mums nav? Priekš Latvijas ir daudz 300. Ja pie tam vēl ņemot vērā, ka šie visi darbinieki pārsvarā ir zinātnē, izglītībā, medicīnā vai ne? Tie ir tādi augstas medicīna nav varbūt tā zinātne, bet tur ļoti augstas klases profesionāļi un speciālisti ir vajadzīgi. Un no šī izriet arī tas nākošais jautājums. Kā jūs novērojāt šajā visā procesā no 90. gadu beigām līdz šodienai darbinieki, kas ienāk darba tirgu un kļūst attiecīgi par jūsu darbiniekiem? Kā ir mainījušās šīs tendences? Kādi viņi ir? Motivēti, nemotivēti, ja salīdzina ar iepriekšējiem gadiem? Kā jūs to visu procesu noraksturot? Viņi noteikti mainās, transformējas, jo arī mēs transformējāmies. Kaut paskatīsimies, 90. gadu beigās, ja mēs ņemam tad tomēr to vecāko paudzi, kas tajā brīdī veidoja galveno to darbinieku slāni, tie tomēr bija Padomju Savienības mantojumā cilvēki, tā teiksim, kur privāta biznesa neeksistē, un visa tā filozofija, es vēl biju mācīta un atceros, bija par ko pirmajā vieta valsts intereses, un cilvēks vispār nav vērtība. Un attiecīgi viņu attieksme pret savu darbu bija tāda, pirmam kārtam izdarīt visu, nomirt, bet izdarīt, un pēc tam jau es pats un sava dzīve, kaut gan, protams, tas arī ļoti visparinot, jo cilvēki ir dažādi. Mūsdienas kopumā visa sabiedrība, bet tīpaši jaunieši, manuprāt, daudz vairāk fokusēt uz savu iekšējo es, uz to, ko es gribu, bet te ir tā sava ziņa no viens puses pretrunā ar to, ko es teicu, bet tajā paša laika pretrunas nav, jo tur ir tā problēma, kad tu ar viņiem runā, viņi grib strādāt tur, kur viņi grib, tā, kur viņi grib, tāda vide, kādu viņi grib, bet viņi īsti nevar atbildēt uz to, kas tad tas ir? Ko tad tu gribi? Tad viņi grib būt tur, kur viņi grib, bet kur tas ir? Īsti neizprot līdz galam. Tāpēc, tā transformācija notika. Un es domāju, ka šobrīd viņi ir daudz elastīgāki un tiešām viegli var mainīt darba vietas,
Bet es neuzskatu, ka tas ir slikti. Darba devējiem jāpielāgojas, ar to ir jārēķinās, arī mums jātransformēs un jāmainās. Bet ja mēs gribam, lai mūsu darbinieki ir tādi, ziniet, noturīgi pret pārmaiņām, tas pats Covid, un es sabrinu visu mūsu komandu, kad mēs tur. Reāli, es kā tagad atceros, pajautājiet, es zinu datumu precīzi, 12. martā. Jā, jo 13. martā uzreiz 13. marta piekdiena, tā bija 13. piekdiena. Mēs neuzdrošinājāmies, mēs vienkārši visu apstādinājām, ja? Izrunājām ar komandu un 14. marta startējām pilnība pēc nodarbību sārakstu attālinātajā režīmā, ja? Manuprāt, pirmajā Latvijā. Tad, ja tu sagaidi no darbiniekiem tādu elastību pārmaiņām, tu nevari teikt, neesi elastīgs mainot darba vietu, bet esi elastīgi, ja ir pārmaiņas. Tā nevar būt. Un tā kā mūsu jauna stabilitātes forma ir nepārtrauktas pārmaiņas, es uzskatu, ka tā ir darbinieku vērtība, ka viņi ir tādi nevis mīnus. Rainis teica, pastāvēs, kas mainīsies, tā kā nekas jauns nav jāizgudro. Bet tāds jautājums, es negribētu teikt, ka viņš ir varbūt tāds tā kā nedaudz provokatīvs, bet tik pa laikam medijos un arī daudz kur presē izskan tāds viedoklis, ka mūsdienu darbiniekiem ambīcijas ir krietni lielākas nekā spējas. Jūs piekristu un kāda ir jūsu pieredze? Es piekristu. Jūs it kā pareizi minējāt, ka grib, bet nezin ko. Bet tur ir tā problēma, jo tad, kad ir ambīcija un viņi zin, ko viņi grib, bieži vien to problēmu nav. Jo viņi ir gatavi nākt pie tevis un strādāt bez maksas, lai tikai gūtu to pieredzi, lai tikai, pieņemsim, smelties idejas no tevis, bet tad, kad viņam ir ambīcijas, es gribu, bet nezinu ko, tad arī rodas tās problēmas. Pieņemsim, kā man bija tur ar manu dēlu, kad viņš savulaik gribēja, pēc tam vairs negribēja vērt vaļa savu restorānu, un jautāja, ko viņam darīt. Es teicu, aizej pastrādā par oficiantu. Tikai katru dienu tajā darba atceries, ka tu tur esi nevis tās nelielas algas dēļ, nevis tās dzeram naudas dēļ. Tu esi tur, lai novērotu, kā ir organizēta procesi, kā uzvedas klienti, uz ko un kā viņi rēģē, kas tev patīk, kas tev nepatīk. Tad katru dienu atceries, tu tur esi tā liela mērķa dēļ. Un tad tu vairs neskaties uz to ikdienas atalgojumu. Ja, bet ja tu atnāk ar lielām ambīcijām, un bieži vien vienīga liela ambīcija, kuru viņi izprot, ir liela alga. Un tur rodas tas konflikts. Es gribu lielu algu, kaut gan man vēl nav pieredzes, man varbūt nav to vajadzīgu prasmju, bet es gribu lielu algu. Tāpēc, ka tas ir vienīgais, ko viņi redz, tā ir veiksmīga veiksme, ja man ir liela alga. Veiksmīga veiksme, ja tu zini, ko tu gribi. Pilnīgi pareizi. Un tad mēs brīnamies, kāpēc mums ir tik daudz profesionālās izdegšanas, kāpēc cilvēki ir depresijā un tam līdzīgi. Tāpēc, ka ikdienā dara to, ko negrib, un alga ir nevis motivācija, bet alga ir stimuls. Un cik tad tu ilgi vari stimulēt sevi, vai ne? Tad tas laikam tā ļoti loģiski sajiet kopā. Manuprāt, es vienreiz atdzirdēju no cita cilvēka aizņemos šo domu, bet īstenībā kādu gadu staigāju ar to tiešām regulāri atgriežoties pie tās un domājot, ka visgrūtākais darbs ir motivēt sevi. Jā, pašmotivācija. Tas ir svarīgāk. Motivēt sevi aiziet, motivēt sevi izdarīt, motivēt sevi attīstīties. Un šeit ir tā, atkal, ja tu redzi to gala rezultātu vai priekš uzņēmuma, vai priekš sevis, tad darbs kļūst ar jēgu. Un ja tu vienkārši nāk procesa dēļ, nav jēgas, nav arī motivācijas. Ziniet, bija tāds eksperiments veikts, kad cilvēkus algoja ar ļoti lielu algu, un visu, ko viņi darīja, visu dienu viņam bija jāsaliek kastes. Jā, un tad vakara viņu acu priekšā speciāli tur ar visiem tur buldozeriem visas tas kastes iznīcināja, un absolūtais vairākums gāja prom, neskatoties uz to, ka alga bija ļoti konkurentspējīga, bet viņi nevarēja izturēt, ka darbam nav jēgas. Šādi eksperimenti daudz tika veikti arī vadības guru Taylora laikā, Deminga laikā. Tiešām tika pierādīts, ka alga nemotivē. Alga ir tikai kā stimuls, un šis stimuls ir uz ļoti īsu brīdi. Ja? Un ja jūs darat to darbu, kas jums nepatīk, tad lielākajā daļā tās būs diezgan liels problēmas. Un man liekas, ka jūs arī pareizi pateicāt, ja, ka tā pirmā atziņa, ko mēs varam savilkt kopā, ka tām pamatkompetencijām tomēr ir jānāk no cilvēka,
Tātad mūsdienās būtu pareizi saprast, ka mums viss jāorientē uz sevi, ka mums jābūt pašmotivētiem, paškontrolētiem, pašorganizētiem, orientētiem uz pašmācību, un jo ātrāk mēs to izdarīsim, jo labāk. Vai ne? Un tā varbūt tāds pēdējais jautājums šajā jomā, atgriežoties arī pie tā darbinieka vērtības, vai nav tā, ka uzņēmumā, biznesa vidē, publiskajā sektorā savādāk valsts pārvaldē, bet vai nebūtu tā, ka uzņēmē darbībā būtu jāuzdod jautājums darbiniekam nevis, cik tu gribi pelnīt, bet jautājums, cik tu spēj pelnīt? Kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka daudz uzņēmēji ir teikuši, ka nav problēma, mēs jau varam maksāt, cik vien tas cilvēks ir spējīgs panest. Bet tam cilvēkam ir jāpatur prātā, ka darba devējs maksā nodokļus, darba devējs maksā par biroju, par telpām, kurā viņš strādā. Un tad tiek uzdots jautājums, cik tu man izmaksā kā darba resurss, un ko tu vari man dot pretī. Un ja tu man vari dot pretī, tad lūdzu tālāk jau attiecīgi tālāk veidojas. Kā jūs uz šo skatāties? Nedaudz novirzīšos un tad atgriezīšos. Principā viens no svarīgākajiem jautājumiem, manuprāt, ir nevis tiešā veidā, jo tieša veidā gan cilvēks neatbildēs varbūt tev godīgi, gan arī nebūs tā īsta atbilde. Bet jautājums, ko es mēģinu saprast, kādas ir tavas vērtības? Jo es varu iedot kompetences, zināšanas, sniegt atbalstu, es varu celt algas, es nevaru mainīt tavas iekšējos uzstādījumus un tavas vērtības. Ja mūsu vērtības sakrīt, tad ir nākošais jautājums. Un par to, cik tu esi spējīgs pelnīt, tieši šobrīd divos savos uzņēmumos mēs ļoti aktīvi strādājam, drīz jau nākšu, parādīšu visiem, pie bonusa sistēmas, kas ir tā motivācijas sistēma. Divi vadošie cilvēki, kas šobrīd ir tā kā pilota projekta, viņam ir uzdots pašiem fantazēt tuvāko 10 gadu laikā, cik viņi varētu pelnīt, sasaistot to ar paveikto rezultātu. Tad tu strādā, tu nopelnīsi ar savu darbu uzņēmumam tik daudz, cik no tā tu gribētu sev. Un ļoti interesanti tas, ka pieņemsim ar vienu konkrētu cilvēku strādājot. Es jau 2 reizes teicu, aizej padomā vēl, motivējot reizināt vismaz 2 reizes. Jo tu nenovērtē sevi, jo ja tu tiešām sasniegsi priekš uzņēmuma šādu rezultātu, tu esi vismaz 2 reizes vērtīgāks nekā tu esi uzrakstījis uz papīra. Un es gribu, lai tev ir konkurētspējīga alga. Un tad tas sāk iedvesmot. Bet tas kārtējo reizi parāda, cilvēki baidās uzlikt uz papīra to lielāku ciparu, un pie tam nevis, ka viņus atlaidīs, bet viņi netic saviem spēkiem un netic, ka viņi uz to ir spējīgi. Šī atkal ir tā otra galējība, par ko mēs runājam, ka vai cilvēki prasa pārāk daudz, vai cilvēki prasa pārāk maz. Man pēdējā laikā tas arī tāds interesants triks, kad pēdējā laikā parādījās vairāki piedāvājumi arī ar uzstāšanos, ar lekcijām un tam līdzīgi. Ja? Ņemot vērā noslogoto grafiku vai, teiksim, citas prioritātes tā tālāk, tad man ieteica viena profesora tādu triku, ka nosauc tik lielu summu, lai viņi te uzrakstītu, mēs padomāsim, bet te pašā brīdī. Un problēma atkal ir, ka apstiprina. Un tad tā problēma ir tajā, kad es tā pie sevis domāju, ko es esmu izdarījis. Esmu paprasījis te summu, man tagad ir tai lielai summai arī atbilstoši atkal jāstrādā. Tā kā tas atkal ir labs motivators. Jelena, ja mēs atgriežamies attiecīgi pie skolas, jūs dzirdējāt, ko teica Anna par augstskolu, ko teica attiecīgi par biznesa vidi, klausoties to visu. Vai jūs tā godīgi varat atbildēt mūsu esošā izglītības sistēma? Nevis jauniešu, tagad nerunāsim par jauniešu motivāciju vai nemotivēšanu, bet mūsu sistēma kopumā ir orientēta uz to, ka gan augstskolas, gan darba devējs saņems šādus jauniešus un speciālistus, par ko Anna jau ilgi šodien runāja. Tā, es uzreiz gribu pateikt, ka mans mērķis nav kritizēt esošo izglītības sistēmu, kā ir jau tā ir, ko dara. Un tad man ir jautājums, Edgar, jūs protat tambūrēt? Nē. Un man ir nojausma, ka tas nekādīgi negatīvi nav skāris jūsu dzīves sasniegumus. Kāpēc es jautāju? Tāpēc, ka ja mēs runājam par izglītības sistēmas lietderīgumu un ieguldījumu bērnā, tad
Un šīs izglītības reformas bija jēga, lai iedot bērnam dzīvē noderīgas prasmes. Tad, kā es saprotu, ka izglītības sistēma iemāca bērnam to, kas viņam dzīvē noder. Bet ja mēs 2., 3., 4. klasē puišiem liekam tamborēt ar tambora adatu vai šūtu elles, tad kāds mūsdienu laika apstākļos, ka piedodiet uz katra stūra ir second hand veikali vai izpārdošana vai temu, var nopirkt cepuri, man liekas, ka mazāk par eiro. Kādēļ mēs liekam puišiem tamborēt? Varbūt radošuma attīstība. Man liekas, moku attīstība un pacietības. Toties valsts aizsardzība mums ir reizi mēnesī. Nē, es kāpēc jautāju, jo es esmu ļoti sīki pētījis skolu 2030 programmu. Un man liekas, ka kā mēs sakam, papīros viss ir kārtībā, jo šī skola 2030 programma ideja ir ļoti laba. Viss ir labi. Bet jautājums ir, kāpēc tas neaiziet līdz gala lietotājam, skolēnam? Vai tur atkal tā problēma, ko jūs minējat, ka skolotāji ir pārguruši, nav sapratuši šo sistēmu? Varbūt skolas pašas nav veltījušas pietiekami daudz laika, lai skolotājiem izskaidrotu šo, vai atkal, kā jūs to skatāt? Te jau arī mācību līdzekļu trūkums. Arī. Ja es mācu, es varu līdz 6. klasē, paldies Dievam, mācīt kaut ko. Bet, ja es mācu no līdz 9. klasē, un man tie mācību līdzekļi vai nav, kā sociālo ziņu, tur diezgan bēdīgi tā grāmata ir. Tad man katrā posmā pašai jāsaražo mācību līdzekļi. Cik tas laika aiziet? Pašai jāizvedo pārbaudas darbi. Un viss tas pašai jāizveido prezentācijas. Cik tam laika aiziet? Pirmām kārtām tas, un otrām kārtām man liekas, ka tiešām tā dizains un tehnoloģijas ir priekšmeti, kurus vajag mainīt to saturu. Neliksim bērniem 3. klasē puišiem tamborēt. Vai viņi labāk iemācās ieskrūvēt lampiņu, vai viņi iemācās tur, puišu prasmes. Bet 1. klasē mums bērniem ir angļu valoda. Viņi atnāk citautiešu bērns atnāk uz latviešu skolu. Viņš nemāk savā dzimtajā valodā rakstīt un lasīt. Viņš neprot latviešu valodā rakstīt un lasīt. Un te mēs viņam liekam vēl papildus angļu valodu, kur burtus raksta savādāk un kur ir burti, kuri nav latviešu valodā. Tad viņam ir pa daudz, cik tas ir liederīgi. Un ja 5. klasē viņš apgūst angļu valodu, vai pasaule sabruks, nē. Man liekas, ka ir jāmaina tomēr nedaudz tas saturs un jābūt vairāk mācību līdzekļiem. Un, protams, mājas darbiem ir ārkārtīgi liela nozīme. Jo arī, ja mēs skatāmies ilgtspējā, kas ir mājas darbs? Tas ir darbs, ko man ir uzdots izpildīt noteiktā termiņā. Pieņemsim, darba devējs izpēti tirgu un izveido atskaiti. Tas ir mājas darbs. Bet es par viņu atzīmi reti kad varu ielikt. Man ir vai I, vai NV. Un viņš neiet kopā pie pārējām atzīmēm. Un kas būs, ja nebūs mājas darbs? Nekas nebūs. Un darbā, kas būs, ja es neizpildīšu atskaiti līdz 5. datumam? Redziet, un te ir tas pretstāsts. Saruna. Jā, sarunā. Attīstības saruna. Pirmā reize, un pēc tam būs balta lapa raksta iesniegumu. Redziet, un te ir tā kā neatbilstība. Ko mēs, kādas atvaidas, ja var tā teikt, mēs dodam bērniem skolā, kas būs, ja viņš neuzrakstīs, es nezinu, kas vēl tāds, vēl kaut ko nekas nebūs. Bet darbā vairs tā neiet krastā. Kas būs, ja viņš nokavēs mācību stundu? Nekas piezīme žurnālā. Ja viņš kavēs darbu, un tur klienti sēž, ārsts ķirurgs nokavēs operāciju. Redziet, un te ir tā nesaderība. Vairāk jābūt tādai stingrībai skolai un disciplīnai. Bet mums jau ar to disciplīnu skolas kontekstā un izglītības sistēmas kontekstā ir tā padepresīva. Šeit, man liekas, ir labs piemērs. Anna var izskaidrot, kas notiks, ja laikā kaut ko neiesniegs, jo šī prakse, manuprāt, aizsākās Alberta koledžā, un tad jūs to pārnesāt uz Ekonomikas kultūras augstskolu. Ja students nokavē pat minūti darba iesniegšanu mācību vidē, vai ne? Pieksim, tur bakalaura, tur kaut kas bija tā. Galvenais ir tas, mēs lēnītam visu studiju procesu laika pilinām, bet tas attiecas uz noslēguma darbiem, uz diplomu darbiem, nevis minūti, bet ir konkrēta darba dienā. Darba
dienas beigas, office ir slēgts, sistēma ir slēgta, un nākošajā dienā ir īpašie gadījumi ar īpašo atļauju, nerunājam tur par slimībām, nāvām un tā, bet principā tev ir liekta iespēja iesniegt to darbu, jo tu neesi sagatavots darba tirgu, un tev nav tas kompetences laicīgi visu paveikt, jo, pieņemsim, Eiropas Savienības projekti un finansējumu saņemšanu. Tev nav kam skaidrot to vienu minūti, un vēl, ka tu kļūdījies, jo pie mums bija viens laiks, un Brisele jau bija cits laiks. Ja? Un tad elektrības nebija, un man nav PowerPoint. Jā, tieši tā. Nu, redziet, tur ir tas stāsts. Pamatlietas. Jā, tas ir pamatlietas. Vai nu uzstājās ar prezentāciju? Nu, nevar visu no Wikipēdijas copy-paste nokopēt. Es jau klausoties 3. prezentāciju par Renāru Kauperu, viņam pašam varu izstāstīt labāk, nekā viņš pats par sevim zina. Bet, ja viss ir nokopēts no Wikipēdijas, ko mēs mācam bērnam? Copy-paste izdarīt, vai tomēr spriest, meklēt informāciju. Tur ir ļoti daudz, bet pat cik mums nav tādu stingro prasību un disciplīnas, tas viss tā arī pajūg. Jūs pieminējāt disciplīnu, tātad disciplīnas problēmas, pašmotivācijas problēmas, zināmas problēmas pašā programmas saturā. Vai ir vēl kādas problēmas, ko jūs varētu definēt? Skolotāju trūkums. Bet ja mēs skatāmies, piemēram, no jauniešu perspektīvas, jaunieši mūs klausās un, piemēram, tagad saprot, man jābūt disciplinētam, man jāplāno savs laiks, man jābūt pašmotivētam. Ko jūs vēl ieteiktu jauniešiem jau skolas laikā? Saprast, ka pie šīm kompetencēm ir jāstrādā pašam. Es savam dēlam, kad viņš bija 8. klasē vai 9. es vairs neatceros, uzdevu vienu vienkāršu jautājumu, ko man ļoti gribās uzdot kādreiz vecāku sapulcē 9. klasē. Ko jūsu bērns tādu prot, par ko jūs kā uzņēmējs tagad uz doto brīdi esat gatavi viņam maksāt naudu? Ja viņš sēž visu dienu pie datora, basto skolu vai pat nebasto labi, bet viņam ir vienalga kādas atzīmes, un pēc tam viņš nāk 101 reizi kārtot. Mājas darbus viņš nepilda, un kaut kā sporta tērpa viņam arī nav. Tād, kā viņš pelnīs savu maizi? Un tad man dēls tā aizdomājas, bet viņš tāds ļoti kārtīgs. Un tad es jūtu jau tās izmaiņas, ka viņš saka rosīties, darīt un saprast. Bet, kad mēs runājam, ka bērns pavada pārāk daudz laika pie datora, ko tas nozīmē? Viņš jau spēlē savas datorspēles. Ne viņš lasa kaut ko, varbūt arī lasa, bet viņam jau tas... Kultūras līmenis neattīstās. Ne viņš zina, kas ir Raimons Pauls, ne tas pats Renārs Kaupers. Par Beatliem mēs vairs vispār nerunāsim. Viņam tas zināšanu līmenis, bet viņš aiziet darbā, viņš aiziet sabiedrībā. Par ko viņš runās ar citiem cilvēkiem? Kā viņš spēs komunicēt? Kā viņš spēs pielāgoties pie dažādiem kolēģiem? Varbūt man tracina, ka jūs 8 no rīta dzerat kafiju. Redziet, ja bērnam ir tā, ja viņš ir kolektīvā, ja viņš ir komunikācija, tad nekas, jūs dzersiet 8, es atnākšu 8:30, bet varbūt es ar jums 8 nākšu un dzeršu, un mums būs par ko parunāt. Tāpēc, ka ja bērns ir iestrēdzis tajā sevī, ar viņu mājās nerunā, un viņš sēž tikai pie datora, un viņam ir viena alga uz apkārtējo pasauli, tad viņam arī darbā būs viena alga. Bet kas ir tāds gala koprodukts? Vai viņš kļūs par Latvijas dārgumu, ar ko mēs varēsim lepoties, ka viņš sniegs gan ekonomisko vērtību, gan tādu intelektuālu vērtību? Vai viņš kļūs par izcilu ārstu, vai viņš kļūs par izcilu mākslinieku? Vai viņš vienkārši dzīvos tādu vienkāršu dzīvi, darbs lielveikalā, mājas dators? Tāds biomasas darba dzīves režīms. Šis diezgan nopietni, un mēs atkal nonākam pie tā, ka atkal ļoti svarīga loma ir ar vecākiem. Jā, tas atkal jūsu augstskolas rektore, mēs ik pa laikam, kad runājam Oksanu Lenčenko, viņa arī vairāk kārtīgi ir arī kolēģiem dalījusies pieredzē ar to, kā viņa runā arī ar savu dēlu. Un galvenā kompetence, ko viņa mēģina iemācīt, ka tev viss ir jānopelna pašam. Viņa vienreiz minēja arī piemēru, ka dēls negribēja kaut ko darīt, un viņa teica, nedari, lūdzu, nedari. Bet rēķinies ar to, ka būs atkal tādas un tādas, neteiksim sankcijas, bet sekas. Tā to nosauksim, jā.
Kā ir jūsu praksē, kā jūs ar dēlu par šo? Jūs jau pieminējāt šo te stāstu par restorānu. Kā tur? Man ir 2 ar lielu starpību. Man ir 2 pa 1 ar 13 gadu starpību. Kaut gan tas skar jauniešus, bet tad, kad mēs runājam par vecāku atbildību, man gribētos tādus nepatikamus vārdus teikt, jo tas bija, tas, ko ar lielam sāpēm man vajadzēja pieņemt pašai priekš sevis. Pirmām kārtām nemāci viņu, esi piemērs. Un tad man ļoti patika, ka mans bērns ienākot redzēja, ka mēs ar vīru sēžam telefonu un teica, tā, mīļie vecāki. Te ir tā situācija, ja? Un ko jūs pēc tam man teiksiet? Un tad, kad mēs jau sākam domāt, varbūt prātīgāk nekā, kad bijām jaunie vecāki, par bērnu audzināšanu. Mums reāli ir plāns, kurā vakarā mēs spēlējam galda spēles. Jo pateikt, vienkārši viņam atliek telefonu, nedos rezultātu. Tas, ko es cenšos, iedot viņam kaut ko pretī, jo viņš vēl nav spējīgs pats. Viņam ir tā atkarība, teiksim, viņam gribās, tur ir interesanti, viegli. Un ja tu viņam saki, nedari tā, tev jādod pretī cits modelis. Un to tu vari iedot vai nu caur savu piemēru, vai nu veltot savu laiku viņam, ar to aizņemot to laiku, ja? Vai nu piepildīt viņu dienu ar kaut ko citu, pateikt, paņem plastili, pastrādā, paņem kaut ko tur zīmē. Tu gribi datorā, programmē vai zīmē datorā, bet nevis spēli to spēlīti. Vai spēle noteikti spēles, to pašu šahu. Es zinu, ka Oksanas bērns tieši spēlē šahu un tam līdzīgas lietas. Un tas ir darbs. Tas ir liels darbs būt atbildīgam vecākam, kurš ir atbildīgs par savu bērna nākotni. Un vairums no mums negrib to darīt. Es sociālajos tīklos redzēju tādu ļoti interesantu karikatūru. 90. gadu beigās skolotāja rāja bērna vecākus, un vecāki nolaiduši degunu, zina, ka tā ir viņu kļūda mūsdienās otrādāk, ka tad attiecīgi vecāki rāja skolotājs, ka tā ir problēma. Bet man liekas, mēs arī sapratām, ka, lai mēs sasniegtu to izcilo rezultātu, ir jābūt ieguldījumam no pilnīgi visām pusēm. Tā skaitā pašam ir jāsaprot, ko tu gribi. Un ko es arī diezgan skarbi esmu teicis, ka man liekas, ka diezgan ātri ir jāsaprot to, ka mēs tomēr dzīvojam jauktajā ekonomiskajā sistēmā vai kapitālismā, kur ir jāsaprot to, ka lielākajā daļā katrs pats būs atbildīgs par savu dzīvi. Jā, kā jūs arī pareizi pieminējāt, ka tev pašam ir jāsaprot, ar ko tu pelnīsi, kā tu pelnīsi, un tas arī vecākiem ir jāskaidro. Ja? Mēs sapratām arī, ka šī skolas loma bez šaubām ir ļoti nozīmīga un arī saturs. Bet tad man rodas tāds jautājums, ja mēs attiecīgi redzam, ka viss ir diezgan vienkārši, bet kur tad ir tā problēma? Kāpēc mēs tomēr runājam par šīm problēmām, nevis runājam par tik daudz veiksmes stāstiem? Redziet, šoreiz tā nebija es skolotāja, kas pateica, ka vecākiem ir jānodarbojas ar bērniem. Tas bija uzņēmējs. Jā. Tas bija lektors augstskolas. Man ir liels prieks, paldies! Bet īstenībā, ja mēs tā nopietni paņemtu, man liekas, ka mūsu vecākiem ir pārāk daudz brīvības atbilst pret bērniem. Un, kad ir pārāk daudz brīvības, sākās visatļautība. Un tad vecāki apjūg un nezin, ko vai ar to brīvību iesākt. Un, kā mēs to skolā redzam, kad mēs redzam, ka tās programma neatbilst bērna spējām un aicinam griezties predmetu komisijā. Nē, es negribu. Negribu es citu bērnu programmas kodu, vai viņš man apmeklē speciālo iestādi. Un viņa neiet. Un kas notiek īstenībā? Ka bērns saprot, ka viņam tā programma ir pa grūtu, ka viņš nevar ar to tikt galā, bet vecāks iespītais, un es neiešu. Un tajā brīdī, kad mēs ļaujam, nežēlīgi teikšu, darīt bērnam pāri apzināti, tad ir jautājums, kāpēc? Man liekas, ka ir jābūt lietām, kas ir jābūt strikti noteikti, un ka ja tev stūta skolu uz predmetu komisiju, tad tev ir jāaiziet uz predmetu komisiju. Bet kamēr ir pārāk daudz brīvības, bērns var neapmeklēt skolu, kavēt.
Un vecāki arī apjūk. Viņi ir tādi paši cilvēki kā bērni. Daudzi vecāki arī viņiem riebjās tas darbs, kuru viņi strādā. Un viņi tā arī atnāk ar negācijām uz mājām. Atkal šis stulbs priekšnieks, ko viņš te iedomājās, un tā kolēģi vispār. Un tas bērns to ikdienā dzird. Vai tie komentāri. Un tad tavs bērns domā, priekš kā man iet strādāt? Negribu es pie jums iet strādāt. Jums tur jāstrādā laikam, jā? Negrib. Un viņam rodās sākumā pret skolu, jo vecāks ir noguris, viņš ir nelaimīgs, viņš negrib ar bērnu strādāt, viņam nav spēka, vēlmes un visa kā. Tad viņam ir riebums pret darbu, un tas, kas bērnam atliek, viņš rāda sev tādu grezo realitāti sociālos tīklos, kur viņš domā, ka viņš varbūt atradīs kādu vīrieti, kas to meiteni uzturēs, vai tas puisis domā, vai meitene arī, ka viņi filmēs tagad visādu tādu saturu sociālos tīkliem un labi pelnīs. Bet īstenībā tas ir tāds nosacītais veids, kā gūt panākumus, neko nedarot, nestrādājot. Un vecākiem ir jārunā ar bērniem. Jā, darbā var rasties problēmas, ka ir jāstāsta gan par savu darbu. Mani bērni zina, kur es strādāju, kā sauc manu priekšnieci, kur es strādāju, ir bijuši darbā un tāpat tās par vīra darbu, jo mēs mājās par to runājam. Un tad bērnam rodās cits priekšstats. Viņi zina, ka tā ir mana sirdslieta, mans darbs. Viņi zina, ka tā ir vīram sirdslieta. Jā, var gadīties grūti, bet mēs ar to tiksim galā. Jā, visi decembra beigās viss ir knapi dzīve, jo tas ir tāds sezons. Bet mēs arī ar to tiksim galā. Un tad bērnam veidojas izpratne, kā tikt galā pārvarēt grūtības, ka tā ir normāla dzīves sastāvdaļa un ka strādāt ir normāli. Un ja mēs skatāmies uz to lietderīgumu valsts kontekstā, ja mēs bērnu rādinām, ka tas ir normāli strādāt un tas ir jādara savādāk, tu nevari izdzīvot, tad ir daudz lielāks, man liekas, ienesīgums, nekā viņš te pastrādā 2 mēnešus, tad te viņš gadu pastrādā, aiziet bezdarbniekos un tā viņš staigā. Sprīdīša pasakā ir labi aprakstīts, ja, un arī tā frāze darbs, tātad nauda bez darba ir ilūzija. Un man liekas, ka lielākajai daļai jauniešu arī jāsaprot, ka jebkurš darbs ir ļoti, ļoti smags. Un tas arī tas, ko jūs pieminējāt, labi, es nerunāšu par to sponsoru, ko jūs pieminējāt. Jā, man jau pavēlu. Bet īstenībā arī par to pašu influencerismu. Daudziem liekas, ka tas ir viegli. Tas ir ļoti sarežģīti, un man liekas, Anna, jūs radat tiešām augstu pievienotu, tātad satura augstu pievienoto vērtību, un man liekas, jūs varat patiešām paskaidrot, ka aiz tā stāv milzuma liels darbs. Tas nav tik viegli, kā liekas, ka es tikai ielikšu kaut ko Instagramā. Bet tā ir ilūzija, ko rāda sociālos tīkli. Tas ir arī par to atbildību, ja, jo tie influenceri ne visi, uzsversim ne visi, ja, bet dažreiz uzvedas bezatbildīgi, rādot savu to veiksmīgo veiksmi, un ka es te esmu plūdmala, man ļoti patīk, ka es runāju ar vienu savu draudzeni, kura ir veiksmīga influencere, atbildīga, un viņa tieši pozicionē, kad es aizgāju no darba, lai būtu par freelanceri, es domāju, ak, Dievs, tagad es varēšu strādāt kafejnīca, vai strādāt pludmalē, vai strādāt atvaļinājumā, da kā vien gribu, kur vien gribu. Es nebiju domājusi, ka viss šis influencera stāsts ir par to, ka es strādāju gan kafejnīca, gan pludmale, gan atvaļinājuma, nepārtraukti. Un tur ir tā problēma, tas atbildības pārlikšana, jo vecāki, kā jūs minējat, pārliek atbildību uz skolu, tev skola neiemācīja, paši bērni pārliek atbildību uz vecākiem uz augstskolu, jūs man neesat iemācījuši, pēc tam pārliek atbildību uz darba devējiem, jūs man neesat rādījuši to vidi un interesi, ja? Bet tas ir liels darbs, gan iemācīties, uzņemties to atbildību. Un pieņemsim tās, ko mēs šobrīd ar mūsu bērnu darām. Ja? Man stāvēja tā vecāku kontroli uz mobilo tālruni. Viņš saka buntot un protestēt, ka viņš jau ir liels un negrib. Ok, pārunas, apsēžamies pie galda, ilgi tirgojāmies, bet rezultāts bija tāds, ka es teicu, ok, es ņemu nost to vecāku kontroli, es atstāju tikai, lai es varētu redzēt, cik ilgi tu sēdēji tajā tālruni, un tu pats uzņēmies, mēs vienojāmies, mēs ilgi runājam, bet vienojāmies par laiku, kur viņš pats sev atļauj pavadīt tālruni. Tas ir gana ilgs laiks. Un tagad mēs vienojāmies par nākošo, kas būs, ja tu pārkāpsi šo ierobežojumu.
un viņš pats izdomāja sev sodu, ja tā var teikt, kas būs. Tur mēs arī tirgojāmies, jo viņš gribēja mazāku, es gribēju bargāku, bet nonācam. Bet tas, kas mani fascinē, ka viņš ir pieņemis tas spēles noteikums, jo šobrīd tā ir tāda kā spēle. Izaicinājums, challenge. Izaicini pats sev, vai tu to izturēsi. Ja neizturēsi, būs sods, kuru tu pats sev esi paredzējis. Pusgadu jau turās. Bet redziet, tā ir stāsts, ka jūs iemācat bērnam, ka mēs varam vienoties. Jā, bet Tā ir diskusija. tas, ko es mācu, ka blakus brīvībai ir atbildība. Jā. Ja tu uzņemies brīvību, tev jāuzņemas arī atbildība. Jūs arī vienā no savām lekcijām par laika plānošanu, par motivāciju, uz kuras esmu bijis, tas nepateikšu, kas tas bija par gadu, bet tas bija gads, kad Ekonomikas kultūras augstskolā tika atvērts biznesa inkubators, un jūs vadījāt dalībniekiem lekciju. Un jūs pieminējāt šo te aizberga metodi. Jā, aizberga metode tā, ka lielākā daļa redz jūs kā veiksmīgu uzņēmēju, bet neviens nezina, kas aiz tā visa stāv. Ar ko tu samaksāji par Jā. to? Visi redz veiksmi, neviens nezina Tur tā cenu. lieta. Tagad es domāju, ka lielākā daļa jauniešu arī, kad paskatīsies sociālajos tīklos, iegūs informāciju par visiem tiem amatiem, par visiem, ja, jau visticamāk redzēs tikai to gala variantu, bet lielākā daļa nesapratīs, kas aiz tā visa stāv. Jūs minējāt, ka tur bija gan izdegšanas, gan depresijas, ko jūs teicāt, ja, ka tas viss bija ļoti, ļoti, ļoti smags. Un es līdz šim es neesmu dzirdējis nevienu uzņēmēju, kurš man būtu pateicis, ka viss bija. Nav tā laika. Ne, pat ja viss bija, tas tad prasīja tur tik lielu un tā darbu. Bet bija. redziet, kur vēl ir, es negribu teikt par problēmu, bet situāciju. Sauksim to par situāciju, ja? Es atceros, kā bija mūsu laikos. Ja tev gribēs, pieņemsim, redzēt kaut kādu multeni, vai tur nākošo sēriju, tu gaidīji veselu nedēļu, to sestdienu no 8, un tirgojies ar vectēvu, ka nekādu ziņu tajā brīdī nebūs, jo tev ir tā vienīga multene. Šobrīd viss ir viegli, un es uzskatu, ka tas ir labi. Tu nospiež pogu un skaties multeni, kur tu gribi. Tu nospiež pogu un tu klausies mūziku, kur tu gribi. Tu nospiež pogu un pēc 3 dienām pakomātē izņem savu vēlamo mantu. Un tas, ko viņi redz, ka tas tiešām ir klikšķis un ir klikšķis un ir. Un tad viņi atnāk uz darbu un izrādās, ka karjera prasa gadus. Kā tā? Viņi nesaprot, ko tas nozīmē. Ko tas nozīmē? Ja, un tad šeit arī no vienas puses es uzskatu, ka labi, ka ir viss tas, kas ir, jo viņi vairs nesapņo par to multeni. Viņi var sapņot par kaut kādam lielam lietām. Viņi var sapņot par to, lai mainītu pasauli, par zaļu ekonomiku un tam līdzīgām lietām. Ja? Bet saprast, ka nav viss viegli, nekrit no debesīm. Un pat ja krit no debesīm, tas ir vairāku gadu lūkšanas rezultāts. Jā. Bet viss tas, kas nokrīt no debesīm, 99% arī slikti beidzās. Vai viegli Jo aiziet? nezinu, kā mēs to varam saukt par kādu enerģiju, karmu vai vēl kaut ko, bet visi pētījumi liecina par to, ka cilvēki, kas ļoti viegli kaut ko iegūst, ļoti viegli arī to zaudē. Bet kas kuram ir vismaz viegli? tā. Tas, kas vienam ir viegli, citam Kaut varbūt kā. neiespējami. Jā, tas, ko es gribēju teikt, ka atkal šeit ir jautājums, ko nozīmē krit no debesīm. Jā, tas atkal. Jo Jā. bieži vien tas krit no debesīm, pieņemsim, viens no maniem tādiem ļoti veiksmīgiem darījumiem tik tiešām nokrita no debesīm, jo cilvēks pats man piezvanīja un piedāvāja šo darījumu. Bet, lai tik līdz tam darījumam, pirms tam man bija 3 gadu 101 mēģinājums dabūt to savādāk. Un es uzskatu, ka pasaule vibrēja, un es joprojām nezinu, no kurienes un kā, bet kaut kā tas tika sadzirdēts, ja? Un kāds varētu teikt, nokrita no debesīm. Konkrēti šis darījums, jā, bet cik daudz tika Cik es tā paveikts, stāvēju. lai tas notiktu. Nē, te vairāk piemērs bija ar vinnēšanu loterijā. Jā, kad diemžēl, kad cilvēki, ja 5 viņi gadu nav laikā, gatavi, jā, tad pārsvarā viņi visi sev iegūst krietni lielākas problēmas nekā bija pirms tam, jo vienkārši nemāk rīkoties ne ar to naudu, ne ar to atbildību un vispārējo. Tā kā, un attiecīgi, protams, ka var uzskatīt, ka tas ir it kā nokrits no debesīm, bet gandrīz vai 100% tā stāvēs ļoti, ļoti daudz, kas to rezultātu ieguva. Savelkot kopā, manuprāt, ļoti daudz atziņas, ko esmu piefiksējis. Tā kā vienmēr es šo podcastu noklausīšos arī pats un varēšu vēl kaut ko priekš sevis noskaidrot, bet ja mēs savelkam kopā, Jeļena, jūsu tādas 3
neteiksim veiksmes receptes, bet 3 padomus. Ko jūs ieteiktu skolēniem, kas mūs klausās, lai viņi būtu darba tirgum derīgi? Jau Es skolas nebūšu laikā. oriģināli arī šajā podkastā. Ir jābūt ļoti lielam ģimenes atbalstam un ļoti daudz jārunā ar bērnu un jāskaidro, kāpēc. Skolēniem tomēr ir jābūt tādam filtram, kas palīdzēs viņiem dzīvē atšķirt, kas ir īsts, kas nav īsts. Un nebaidīties no grūtībām. Un dažreiz arī vecākiem pateikt, nē, es neiešu pa to ārstu, bet es varbūt būšu izcils, es nezinu, skolotājs. Jo dažreiz vecāki savu ambīciju iespaidā liek tam bērnam darīt kaut ko, kas viņam vispār nav paspējām, kas viņam neinteresē. Bet varbūt tur citur viņu gaida jau izcila nākotnē. Un man liekas, ka bērnam ir ļoti grūti. Nav jums tā bijis, ka bērns atnāk augstskolā un viņš ar šoku saprot, ka viņš drīkst atļauties kaut ko gribēt. Jā, mēs novirzamies no jautājuma, kas uzdots. Man ir interesants piemērs, kad bija ienācis viens students, viens no daudziem, protams, bet atmeta programmu. Nākošajā gadā startē cita programma, atmet programmu. Un tad jau nāk tā ziņa, ka kaut kas nav labi. Izrunājāmies. Veltīju īpašu uzmanību konkrētam cilvēkam. Izrādās, ka viņš pats ļoti labi zina, ko viņš grib. Bet viņš baidās pateikt vecākiem. Viņš pat nebija mēģinājis pateikt vecākiem, ka es gribu kaut ko citu. Tās, ko man izdevās iedvesmot, un izrādījās, ka pat nebija ne katastrofas, ne pretošanas no vecāku puses. Tad tas bailes bija tad iedomājamas. Bet dažreiz viņas tiešām ir īstas, ka vecāki neļauj un lauž. Sliktākais, ko var izdarīt priekš savu bērnu. Es vienmēr saku, nevajag domāt par to, ka jūs gribat, lai viņš būtu ārsts. Man ļoti patīk tā, McConaughey man šķiet bija teicis, ka skolas laika viņam pajautāju, kas tu būsi, kad izauksi. Un viņš teica, es gribu būt laimīgs. Viņš teica, tu nesaprata jautājumu. Viņš teica, nē, jūs nesapratat atbildi. Tieši tā, jo īpaši šajos mūsdienu ekonomiskajos un politiskajā situācijā, ko mēs gribam no mūsu bērna? Tikai vienu, vai viņš ir laimīgs. Vai viņš būs laimīgs operējot, būdams neiroķirurgs, vai viņš būs laimīgs dziedātājs vai sētnieks, kāda man starpība. Ja es negribēšu apmierināt savas ambīcijas uz par viņu, bet es gribēšu patiesu labumu bērnam, tad es gribēšu, vai viņš ir laimīgs. Un tā es saviem bērniem arī pasaku. Visu, ko es gribu, vai jūs esat laimīgi, un vai jūs zināt, ka jums mājas vecāku ir vienmēr. Un man bija ļoti interesants gadījums. Man mūža sapnis ir, vai bērni kļūst par ārstiem, neviens no viņiem negrib kļūt par ārstu. Un tam es bērnu slimnīcu vai es bērnu stāstu kārtu jau reiz devu. Cik ārsts ir, man liekas, nav labākas dzīvē profesijas par ārstu, un taisni tajā brīdī, tur, kur ir uzņemšana, ķirurgam sēž bezcerīga rinda kāda 30 cilvēki, un viņš ienāk, un pēc tā ķirurga jau var saprast visu, ko viņš vēlās, kaut kur omītei pie kamīna zem sēdziņas. Un tas dēls man saka, tu redzi to ķirurgu, un tu tiešām gribi, lai es tā izskatos dienas vidū. Un tā es sapratu, es savam dēlam to negribu. Es gribu, lai viņš būtu laimīgs. Un te arī tie padomi ļoti labi izkristalizējas. Nebaidīties no grūtībām, saprast, ka darbs ir smags un jebkurš darbs ir smags, darīt to, ko gribi būt laimīgam, un nekautrēties runāt ar ģimeni, un dažreiz, ja tas ir nepieciešams, pat runāt pretī vecākiem, uzsverot to, ko tu vēlies darīt. Pareizi. Jo vecāki aizies, bet bērns paliks. Un vai viņš paliks un pēc tam 3 gadus ies pie psihologa risināt savas bērnības traumas, vai viņš tomēr atcerēsies ar prieku un siltumu sirdī, cik viņam bija forša un atbalstoša ģimene. Anna, jūsu 3 padomi, kā būt derīgam darba tirgū? Derīgam darba tirgū. Biežāk uzdot sev jautājumu, ko es gribu. Un tik tiešām, ko es gribu. Nevis kaut kāds sabiedrības spiediens vai ģimenes spiediens, ko es gribu. Es teiktu, otrais padoms, ka es vienmēr saku, es jums varu uzdāvināt burvju nūjiņu. Šeit un tagad man ir kabatā. Izņemt pildspalvu un uzdāvināt. Un tā ir burvju nūjiņa. Pierakstiet savu sapni, ko jūs tik tiešām gribat.
Un katru dienu skatāties uz to. Es gribu. Un šeit arī no vienas puses, lai nav tas stereotipu spiediens, ka jābūt no glans uz žurnāla. No otras puses, kas ļoti svarīgi, atdalīt divas lietas. Viena, meklējot atbildi uz jautājumu, ko es gribu, atdalīt to no meklējumiem, kā es to panākšu, kā es to sasniegšu. Jo tad, kad tu sapņo šeit un tagad, redzot savu pasauli apkārt ar tiem resursiem, kas tev ir apkārt. Ar to es domāju, noteikti izglītība, noteikti ienākumi, tur vecāku atbalsts. Ja? Un tā vai gribēšanai jābūt ārpus tas robežas, ārpus tā rāmjiem. Un tajā brīdī tu vari nezināt, kā. Un tas, ko Edgars pateica, ir mans stāsts, kā es kā lektore pārvarēju savu likmi un kļuvu vērtīgāka, teiksim tā. Ja? Jo es atceros, ka es savulaik biju uzrakstījusi, ka es gribu pelnīt kā lektore 50 latus stundā, kaut gan es pelnīju 5 latus stundā. Tas bija kaut kāds kosmos, kaut kas nesasniedzams. Un aptuveni šāda pieeja man bija, kad es to dabūju, lai atšūtu, es pateicu cenu, un man teica, jā, kāda? Un tagad es saku studentiem, kā jūs domājat, vai es tagad varu uz papīra uzdrošināties uzrakstīt, ka es gribu 10,000 stundā? Viņi smējas. Un kā jūs domājat, cik dabūtu Steve Jobs par 1 stundu? Un tad viņi vairs nesmējas. Jo jautājums ir par ko? Tu nezini kā. Un nevajag par to domāt brīdi, kad tu sapņo un meklē atbildi uz to, ko es gribu. Jo tas ierobežo. Tas ierobežo. Un arī, ja tu fantazē esošos robežos, tas bieži vien nemotivē. Tas ir viegli. Aiziet un izdarīt. Tas ir viegli. Un, kad tu meklē risinājumam, kā aizlidot uz Marsu, es saku, pieņemsim par to pašu tur. Šobrīd ļoti diskutablu cilvēku, ja? Ilonu Masku, kas ir paziņojis, ka lidos uz Marsu, ka es saku, ok, viņš nav sasniedzis Marsu un varbūt nesasniegs, bet viņš jau ir starp zvaigznēm. Jā, un man liekas, ka arī es arī saviem bērniem vienmēr jautāju, ko tu esi izdarījis, lai sasniegtu savu mērķi. Es varbūt viņu varu pielikt un 10 gadus uz viņu skatīties, un pēc tam pateikt, mans sapnis nav piepildījies, bet ko es katru dienu vai katru mēnesi izdaru, lai būtu tuvāk pie tā sapņa, ka nepietiek tikai arī sapņot, ka ir kaut kas arī jādara. Man liekas, šis ir ļoti labs nobeigums, un savelkot kopā, man liekas, tā vislielākā atziņa, ko es ieguvu, ka vajag klausīties šo raidierakstu un katru jūsu padomu īstenībā uzrakstīt uz lapiņas. Jo īstenībā bija tik daudz interesantas idejas un tik daudz tās veiksmes receptes un tik daudz praktisko piemēru, ka patiešām mēs varam izvirzīt tādu laimes recepti un patiešām tādu ļoti praktisku padomu, kā kļūt derīgam darba tirgu un nevis tikai finansiālā, bet arī šajā ļoti svarīgajā emocionālajā līmenī, lai mēs gūtu baudījumu par to, ka mūsu darbs ir ne tikai derīgs finansiāli, bet ir derīgs arī sabiedrībai un galvenais mums pašiem. Tā kā paldies, cienījamie klausītāji, paldies, cienījamie skatītāji, un milzumu liels paldies mūsu viesiem. Šodien Jeļenai, Annai un turpiniet. Paldies, ka uzaicinājāt. Tiešām biju pagodināta. Arī interesanti. Dariet to, ko jūs darat līdz šim, un tad jau arī mēs varēsim redzēt, ka arī mūsu darbs patiešām dod milzumu lielus panākumus. Paldies un uz tikšanos Izglītības domnīcas nākošajās sērijās. Atā. Atā. Paldies.